Viss, kas ar tevi notiek, ir tavs zemapziņas spogulis. Piemēram, tu ieraugi ekskluzīvu auto un nodomā, vau, cik skaista. Un tev blakus ir kāds cilvēks, kurš pasaka, lai ar tādu braukt, jābūt ir oligarham, lai tā nicinoši paskatās tevī. Un tu sajūties tāds mazvērtīgs. Tev parādās šaubas. Šis šaubas tu sajūti tikai tāpēc, ka viņas tevī dzīvo. Tas cilvēks vienkārši parādīja to. Viņš spoguļoja to, kas tevī ir. Jo tevī nevarētu ieslēgties šī mazvērtība, ja viņa tevī nebūtu. Jo tevī iekšā dzīvotu vērtības, sajūta. Un tas, ka tu esi vērtība šajā pasaulē, tas šāds komentārs neliktu tev just nekādu diskomfortu. Tas, ko tu jūti pret pasauli, tas nav par pasauli. Tas ir par tevi. Ja tu turpini vainot apstākļus, tu atdod savu spēku. Bet ja tu ielūkojies sevī, tu atver jaunas iespējas. Skaties uz katru situāciju kā iespēju iepazīt sevi. Jo tikai tas, kas ir tevī, var tevi aizskart. Hipnoterapija ir veids, kā ieskatīties sevī dziļāk. Ne tikai ieskatīties, bet arī labot šīs programmas.